Šo sarunu man gribas sākt ar, ko, Anete? Čau! Jo pie mums šodien svārstībās ir Anete Švilpe, taku skrējēji, kura ir šogad ātri beigusi sezonu. Jā. To nevar redzēt, bet zem galda ir trauma. Jā. Un trenere. Un kāpēc mēs ar tevi, Anete, gribējām parunāt? Tāpēc, ka mēs šajā podkāstā svārstībās runājam par to sajūtu, ko nevar ignorēt, ka ir jāiet kaut kāds ceļš, jādara kaut kas savs, kaut kas, kur ir, vienkārši tā sajūta, ko nevar ignorēt. Un nav arī tā, ka tu kopš bērndārs gāji to treneru vai skrējēju ceļu, bet tu esi izveidojusi tādu savu kārtīgu taku, iestaigājusi, un tu mums abām esi diezgan īpaši, jo tu esi mums abām trenere. Jā. Un mums likās, ka šis būtu īstais kick-offs šāda tipa sarunai. Varbūt tu pati savos vārdos vari ieskicēt, kur tu šobrīd atrodies. Kur es šobrīd atrodos? Tieši, ja tādā skriešanas kontekstā, šobrīd esmu uz lielas pauzes. Es tagad ieraksta brīdī, man ir palikuši apmēram 24 stundas līdz operācijai, kur man mēģinās salabot krusteniskās saites un menisku. Līdz ar to skriešanas ziņā man ir diezgan šobrīd tāds interesants posms, un varbūt arī tur tās svārstības kaut kur tuvosies. Rezonēja. Jā. Bet tā vispār, ikdienā es esmu skriešanas treneris. Tas ir mans, varētu teikt, pilnas slodzes darbs, bet skaidrs, ka tādam freelancerim jau tas, pilnā slodze ir tāda diezgan plūstoša. Tādā ziņā, ka tās dienas un laiks Svārstoša. ir svārstīga. Jā. Tā kā, un ar to es nodarbojos jau no apmēram, šeit 21. gads bija, kad es tā, varētu teikt, pametu tādu, ofisa. Jā, Standarta tev arī darbu ir un tas tā. stāsts, ka tu biji standarta darbs ofisā. Jā. Kas bija tas, ko tu darīji? Es biju klientu servisa komandas vadītāja, līdz ar to tā kā klientu apkalpošana un sāku kā cilvēks, kurš pats apkalpo klientus, un tad jau laika gaitā pa kaut kādām karjeras kāpnēm tā izaugsme bija, un tā kā liekas kaut kādi, kaut kādi sasniegumi, kaut kādi atskaites punkti sasniegti, bet jā, tā kā tu labi podkāstajā sākumā minēji par to, ka ir tā sajūta, ko tu nevari ignorēt, ka kaut kāda tā sajūta arī kaut kādā brīdī bija, ka tas kaut kas tur īsti nav līdz galam mans. Un kā, kur klienta atbalsts treneris? Kā notiek tas ceļš? Patiesībā es teiktu, ka tur ir diezgan daudz paralēls. Jo tas galvenais, jo tas mērķis un tas arī kaut kādā ziņā tas, kas man sagādā milzīgu gandarījumu, ir spēt kādam palīdzēt. Kas kādreiz tas bija atrisināt kādu cilvēku grūtības vai kādas problēmas vai sniegt kaut kādu padomu. Šobrīd tas ir tīri tādā skriešanas kontekstā. Tā kā aizvest cilvēkus vai līdz viņu uzvarām, kas tas ir katram, kas ir tā uzvara, ko viņš ar to definē. Kādam var būt, noskriet pirmos 5 kilometrus, kādam var būt atgriezties skriešanā pēc kaut kāda ilgāka pārtraukuma, kādam citam var būt no asfalta pamēģināt takas, jo tā mana sirdslieta ir taku skriešana, līdz ar to tas ir tas, kas man visvairāk to sirsniņu iededz un iekvēlina. Bet tāds, es teiktu, pamatā diezgan daudz tas, ka tā iespēja sastrādāties ar cilvēkiem un mēģināt katram atrast to kaut kādu pieeju un to būt blakus. Un kaut kādā ziņā tas brīdis, kad cilvēks uzraksta vai pasaka, ka man ir izdevies vai ar kaut kādiem vai tīri ar to darbu, aizvest cilvēku līdz viņa mērķim, ka, hei, kur mēs esam izdarījuši kaut kādu treniņu procesu un ir izdevies sasniegt to mērķi un kaut kādās, visbiežāk jau tās sacensības, kaut kādās sacensībās nostartēt tik labi vai pat labāk, kā bija cerēts. Un tas ir tā kā viena no tām lielajām gandarījuma sajūtām, un otrs pavisam noteikti tas, kad cilvēki pasaka, ka vienkārši viņiem tas kaut kādā ziņā tas emocionālais atbalsts un tā būšana blakus ir tāda, kā viņam tajā brīdī bija nepieciešams. Un tas ir man pēdējā atskaita, kuras Anetei burtiski rakstīja, ka, ja nebūtu tevis, es visdrīzāk būtu botus viņa tādā ielikusi. Tev ir tādas krīzes. Es nezināju. Tā kā, jā. Līdz ar to, tā kā, viens ir, tas tāds ļoti tāds darbs ar cilvēkiem. Tā sajust un saprast un kaut kādā ziņā, reizēm liekas, tā kā ir skaidrs nenoliedzami ir tā, tīri tā zināšanu bāze, kas ir, varbūt tāda treniņu teorija un kaut kādas treniņu metodes un tīri tāda, varētu teikt tāda praktiskā. Jā. Kas tā kā, varētu teikt, gandrīz vai, ne gluži melns uz baltu, jo tur arī ļoti daudz palēkās zonas un nezināmā, bet
Bet tas, ka ir tā otra puse, kur ir tik daudz, tas tieši tas cilvēciskais faktors. Tas ir tas, ko šobrīd ļoti daudzi mēģina izmantot ChatGPT kā treneri. Un tas, laikam, ir tas, ko viņš tomēr līdz galam nevar iedot. Jā, jo tagad tiešām ir kaut kāds, man liekas, te katrs otrais. Un arī tredos bieži vien ir šie jautājumi, ko jūs ieteiktu man vai labāk treneri vai mākslīgo intelektu. Kādas ir tā būtiskā atšķirība, tas cilvēciskais atbalsts, vai ne? Jā, un noteikti arī tā izvērtēšana, ir kaut kādas lietas, jo galu galā, teiksim, tāds jebkurš tas mākslīgais intelekts, viņš var pieņemt lēmumu no tās informācijas, ko tu iedod. Un es varētu iedomāties, ka, piemēram, es kā cilvēks, kurš šobrīd skriešanā ir no 2012. gada un vispār sportā ir no bērna kājas, jo, es uzaugu sportistu ģimenē, līdz ar to, sports ir vienmēr bijis klāt, un, es to, varētu teikt, es sportisko pasauli ļoti labi pazīstu, un, kaut kādā ziņā es domāju, ka es tādu mākslīgu intelektu varētu tīri veiksmīgi izmantot. Teiksim, saviem treniņiem. Viņš zina, ko viņam pateikt. Jā, bet vienkārši kāds, kuram varbūt, teiksim, tāda pieredze un zināšanas nav, tur varētu rasties tāds, kad vienkārši tu nezini to, ko tu nezini. Jā. Ok, un rekur mēs apskatījāmies to profesionālo ceļu un tā cilvēka puse, bet tu vispār sāki ar tenisu. Jā. Tu biji ļoti veiksmīgi tenisā. Un kā tenis uz taku skriešanu nonāca? Te laikam, ar tenisu bija tā, ka es kādreiz dzīvoju Pētersalā, Rīgas rajonā, un tur blakus ir viesturdārs, un tur ir tenisa korti. Un, tajā parkā es pavadīju ārkārtīgi daudz laika, un ar tiem tenisa kortiem skatījos, kā cilvēki spēlē, un viss man vajag spēlēt tenisu. Un, beigās izdīcu vecākiem, un tad es 5 gadu vecumā sāku spēlēt tenisu. 5 gadu vecumā jau bija tas, ka vajag. Es biju ļoti apņēmīgi, jā. Un es ar to ļoti kārtīgi, ilgstoši nodarbojos, un būtībā tas tenisa ceļš beidzās man šķiet kā diezgan daudziem tādā 11 gadu vecumā, kad pirmkārt parādās kaut kādas citas intereses, un manā gadījumā arī bija tas, ka pazuda tā treniņu grupa, tā treniņu biedru saima, ar kuriem mēs kopā trenējamies, ka cilvēki vai kas aizbrauc mācīties varbūt uz ārzemēm, kas varbūt vienkārši pamet tenisu, un tad galu galā tā kā liekas, ka tu esi palicis pēdējais, un tad arī man kaut kā tā interese noplaka, un tad es sapratu, ka es no tenisa ņemu pauzi. Un varētu arī teikt, ka tas režīms bija kaut kādā ziņā izdedzinājis, jo tā kā man tie panākumi bija tīri ok. Latvijas līmenim, tā kā, protībā tādā, skaidrs nekur ārpus Latvijas neteikt, ka tur bija kaut kas vērā ņemams, bet tāpat tas treniņa režīms bija 5 treniņi darba dienu, principā katru darba dienu treniņi, nedēļas nogalēs vasarā turnīri, tāds kārtīgs režīms, kas tādam 11 gadus vecam tīnim ir diezgan ko turēt. Līdz ar to bija forši arī kaut kādā ziņā tik no tā brīvībā. Bet, kā cilvēkam, kurš ir sportisks un fiziski aktīvs, mierā es nostēdēt nevaru, un tad, skaidrs, ka ilgi tas miers nebija, ko, pagāja pāris mēneši, un tad es pamēģināju vieglatlētikas treniņus, bet tur man ar to treneru un to vidi īsti nebija tā pa ceļam, un tad arī to pametu. Tad vēl pēc kādiem pāris mēnešiem pavasarī man bija tāds, kas ir vienkāršākais, ko var darīt? Var iet skriet. Līdz ar to, es tiku pie skriešanas apaviem un sāku skriet. Vai tavuprāt, joprojām šķiet, ka tas ir vienkāršākais, ko var darīt? Ja jāizvēlas starp fiziskām aktivitātēm cilvēkam, kurš tagad kaut ko gribās. Es teiktu, tā noteikti ir viena no. Jo es esmu kaut kādos periodos, piemēram, ir arī bijuši kaut kādi vai savainojumi, vai vienkārši tāds kaut kādas starpsezonas, kur, piemēram, ir vairāk uz velo braukt. Bet vairāk, teiksim, tādu sportisko, vai, teiksim, uz baseinu mēģināt iet, vai kaut vai uz trenažieru zāli. Es saprotu, ka tas man prasa daudz vairāk gan laiku, gan tā kā mentālo resursu saņemties. Jo skriešanai man patīk tas, ka es varu mājās saģērties, uzvilkt apavus, es izēju pa durvīm, es jau esmu treniņā. Man nav jātiek līdz kaut kādai vidēji infrastruktūrai, kur es to varu darīt. Jā, un to var darīt jebkurā pasaules vietā, kur tu esi ceļojumā vai kur citur. Nav jāmeklē sporta zāles darba laiks. Tieši tā, un arī, lai, teiksim, kādā ceļojumā, lai paņemtu līdzi, tas nav tik daudz nepieciešams. Tādu velo paņemt savu līdzi ir... tas jāieplāno. Jā. Tā es nonācu skriešanā, bet ar to taku skriešanu patiesībā es domāju, ka tas viss aizmetnis sākās ar to, ka
Man vecāki ir ļoti tuvu orientēšanās sportam. Es tieši gribēju vaicāt, ar kādu sportu nodarbojās tev vecāki. Man tētis bija biatlonists un mamma slēpotāji. Un tad viņi tur ar orientieristi un tā kā daudz... Nosedz visas sezonas. Izturības sports svaigā gaisā. Un tad principā es arī bērnībā vasarā ļoti daudz pavadīju laiku mežā ar karti, bet man tur daudz vairāk patīk tas skriešanas aspekts. Un vismaz daudzās orientēšanās sacensībās, tajās bērnu grupās, kas ir kaut kādi, tur 8 gadnieki, 10 gadnieki, ir marķētās distances. Ka tā kā ir tev jāmeklē punkti, bet tā distance ir arī dabā marķēta. Un ka tu vienkārši vari skriet pa marķējumu. Tas man ļoti patika. Un tad, kad attiecīgi es sasniedzu tādu vecumu, kurā tas marķējums vairs nepienākās un jāsāk pašam orientēties, tad man arī tā interese par šo sportu dabīgi noplaka. Bet tas viss atnāca atpakaļ. Attiecīgi, manuprāt, 2015. gads bija pirmais, kad es skrēju Stirnubuku. Bija Garkalnē. Tas no 11 kādu jubileju tev tātad skriešanai. Jā, un tad man bija tāds moments, ka var skriet arī mežā. Un, ka tā ir disciplīna. Jā, un man likās, es esmu atradusi to, ko es visu laiku meklēju, ka rekurbī ir tas orientēšanās aspekts, ka tu esi mežā un skrien, bet tev nav jāmeklē, kur skriet. Tu vienkārši, tev ir trasa sagatavota. Jā, tā kā es atradu to savu lauciņu, kas man ārkārtīgi patīk. Un tā es esmu aizskrējusi līdz, no tāda, būtībā, cilvēku, kurš skrien vienkārši savam priekam, līdz cilvēkam, kurš skrien par augstvērtīgiem rezultātiem. Un vēl trenē citus. Jā. Un tu to dari supervaroņos. Vai tu vari izstāstīt, kas ir supervaroņi? Jo es ticu, ka šis vārds, kas tev izskanēs. Jā, supervaroņu treniņi ir, varētu teikt, tāda, man negribās teikt taku skrēju komūna, jo tā vienkārši ir skrējēju komūna, bet skaidrs, ka mums tas lielākais fokus ir tās taku skriešana un ultras, bet būtībā mēs esam skrējēju liela grupa, kurā pamatā to ir izveidojis mans kolēģis Andris Vronimojs, un tas kaut kādā, jau, es teiktu, šogad mums ir 10 gadu jubileja. Un tas viss sākās kā tādas āra vingrošanas, un arī ir izaudzis līdz tam, ka mums ir, varētu teikt, ka jau mums ir treneru korpus, mums ir nometnes gan Latvijā, gan ārvalstīs, mēs kopīgi piedalāmies sacensībās, un tas galvenais pamats, protams, ir trenēšanās, lai katrs tad sasniegtu tos savus mērķus, kas viņiem interesē, un kaut kādā ziņā tieši supervaroņiem un Andrim es varu teikt, tā kā lielu paldies par to, ka es ieraudzīju to ceļu, kāds varētu būt ārpus no tās standarta 9 līdz 5 ikdienas, jo kaut kādā ziņā varētu teikt, ka man tas ceļš bija samērā viegls, jo man bija tāda jau... Andris bija palauzis. Andris jau bija palauzis to ceļu, un tā kā man bija, man bija skaidrs, ka kaut kas tāds ir iespējams. Un tā kā būtībā man bija drīzāk tā kā jāsako līdzi un tā kā pašai tas jāizdara sev, nevis vienkārši jāizdomā kaut kas no jauna. Un līdz ar to tāda, kaut kādā ziņā tāds, varbūt izpalika kaut kāda tādas bailes un nedrošība par to, vai tas var izdoties, jo es redzu, ka hei, rekur, tas strādā. Jā. Tas ir paveicams. Jā. Bet vai tu atceries vispār vēl to laiku, kā tas bija, ka tu aizgāji no tā darba birojā, kas tāds varbūt ar stabilākiem ienākumiem un paredzamākiem, tas pats sākums, kāds bija, tev jau bija plāns nākamajam mēnesim, reku mani jau tur jātrenē, vai kāda būs ienākuma un viss tas, kāds bija tas sākums? Es jau biju kaut kādu laiku tā kā tam gatavojusies, ka nebija tā, ka es, teiksim, iesniedzu atlūgumu un tad tā kā sāku domāt, kā es to visu risinu, bet es biju jau 2 gadus iepriekš izgājusi treneru kursus un tā kā lēnā garā Andra mentoringā tā kā sākusi praktizēt, un tajā brīdī, kad man radās tāda pārliecība, ka hei, rekur ir pietiekami liela interese, lai tā kā es varētu sevi uzturēt. Jā. Un tad, ja es, teiksim, aizēju tā kā visu savu laiku veltu tam, ka tad tas varētu strādāt. Tā kā, tāds sagatavošanās posms bija, bet, protams, ir tāds sākuma posms ir bišķīt tāda ieskriešanās un bišķīt saprast, noticēt un tāda mazliet neziņa, bet tas arī ir kaut kas, manuprāt, feins tajā visā. Jā. Un kas vispār tas, ko tu dari tajos brīžos, kad ir kaut kādas šīs tās svārstības, ka liekas, ka kaut ko vajadzētu pamainīt, vai tu liec plusus, mīnusus, vai tu vienkārši mauc iekšā? Kas ir tava go-to tehnika? Es teiktu, es esmu ļoti praktisks cilvēks. Man vajag plānu.
Un līdz ar to, tā kā, ja man ir kaut kāds skaidrs, kur es vēlētos nonākt, un tad man ir, es varu izdomāt un ieraudzīt to ceļu, kā es tur nonākšu, tad tas man iedod kaut kādu mieru. Jo vispār, tāda skaidrs kaut kāda trauksme, kāda nervozums par to, vai tas sanāks, un tā kā tas neizbēgam tur ir. Bet jā, es tāds... Saliet savu treniņu plānu. Kaut kādā ziņā, jā, tā kā man ir mērķis, ko es vēlos sasniegt, un tad tā kā... Tas, kas jāizdara. Bet tāpat laikā, jā, es esmu arī ļoti mērķtiecīga, ko droši vien arī, tā kā visi, tā kā panākumi arī par to runā līdz ar to, tā kā, ja man ir tas mērķis, tad es atradīšu, kā līdz tam tikt, tā kā tas arī noteikti šajā visā palīdz. Cik tev šobrīd ir tas daudzums cilvēku, ko tu pati trenē? Šobrīd tie ir apmēram kaut kādi 70 audzēkņi. Wow. Tas ir daudz, jā. Andrim ir līdzīgi? Jā. Tur ir vēl noņemties. Tad mums ir vēl daži treneri, kuriem, jā, tā kā mums ir tas supervaroņu pulks ir, 200 cilvēki vēl nav, bet... Tuvojas. Jā, labs. Bet, tā būtībā arī, es teiktu, es šobrīd esmu, tā kā absolūti savas kapacitātes robežas. Jo, skaidrs, kā vienmēr jau varētu strādāt vēl, paņemt vēl un pelnīt vēl vairāk, bet tad tas, ka tā kā es nolieku pretī, tā kā ir kaut kādas lietas, ko gribas pašai izdarīt, piemēram, tā kā man ir savi treniņi, ko man gribas veikt, un kaut kāds arī, kaut kāda ģimenes dzīve un sociālā dzīve, un kaut kādas citas intereses, kur arī kaut kādu laiku vajag, līdz ar to tas arī tāds, tas varbūt ir kaut kādā ziņā tas grūtais, ka tajā brīdī, kad tu esi pats sev tā kā noteicējis, būtībā man nav nekādu limitu. Ja tu pats sev priekšnieci, jā, un, teiksim, ir ļoti grūti arī šobrīd, teiksim, ja kāds uzraksta, tad atteikt, ka, hei, piedošana, bet man šobrīd nav kapacitātes, un jo, viens ir tas, ka tā kā kaut vai tīri cilvēciski negribās atteikt, bet, tā kā tu jau arī rēķini, tā kā, tā jau būtu vēl kaut kāda summa mēnesī klāt, un ja paņemtu vēl cilvēks, tas būtu vēl, un ko tad varētu, bet tad jau, tu vienā brīdī saproti, ka, tad jau tā būtu tāda, kā tas joks, ka tā kā, sapelnīsi, bet nebūs, kad tērēt. Tā, es domāju, ļoti pazīstama sajūta, ka tu jūties pagodināts, ka tev tas cilvēks ir izvēlējies, ka viņš gribētu pie tevis trenēties, vai gribētu vēl ar tevi strādāt, vai pie manis nākt uz nodarbību. Un tu saproti, ka tu nevari to paņemt, un tā it kā nērti, bet... Robežām jābūt. Jā. Citādi tas var veikties... ar izdegšanu un vēl visu kaut ko citu, ko mēs te... Un tā sava ceļa iešana, tas ir ļoti daudz par autentiskumu. Un jūs ar Andri esat ļoti autentiski. Paldies! Tā mums vismaz šķiet no malas skatoties. Un es zinu, ka jūs arī esat pāris reizes par to atrāvušies. Jā. Kā jūs paši skatāties uz to, būt pašiem kaut kur... neparaustīt kādu aiz ūsām, kas ir tava pieeja īstenībā vairāk, gan jau Andru vārdā tā baigi nevar runāt. Zin kā, es teiktu, tas arī tāda, ar laiku un ar augšanu. Jo es domāju, Anete pirms pāris gadiem neteiktu tādas lietas, kā Anete runā podkāstā šobrīd, un vēl jau mazāk, varbūt arī kaut kādās privātās sarunās, kuras netiek ierakstītas. Tā kā, tas, manuprāt, viss tāds... augšanas process un kaut kāds, tāda izaugsme, kaut kādā ziņā saprast, ka tas, ka tu sevi kaut kā ieliec tādā rāmītī un apspied, beigās jau ciekoja, tiešai pats savu kājā. Tāds, ka tas nekādu gandarījumu nedod, un tad skaidrs, ka ne visiem patiks. Un, Jā, bet... gribētos jau, protams, tas... Viss būtu vienkārši, ja mēs varētu rīkoties tā, ka mēs visiem patīkam un visiem izdarām pa labi un paglaudam pa spalvai un ka vienmēr viss ir labi, bet saprotot, ka tas tā kā nav reāli. Jā, un tad, bet arī es teiktu, ļoti arī palīdz šādos brīžos, īpaši, piemēram, arī kaut kādos, ja teiksim, paņemam to pašu mūsu podkāstu, kur mēs varbūt reizēm pasakām kaut ko tādu, kas, tā kā ne visiem patīk. Vai kādam konkrēti nepatīk. Tādos brīžos arī ļoti patīk un palīdz tas, ka ir gana daudz cilvēku, kur, teiksim, pēc tās epizodes uzraksta, ka paldies, ka jūs par šo runājat. Jā, kas to novērtē. Jā. Piemēram, arī, teiksim, kaut vai šobrīd, skaidrs, man šobrīd dzīvē ir viens temats, kā es smējos, mans savainotais celis, bet arī par to, teiksim, daudz saka, forši, ka tu par to
atklāti runā reāli laikā. Jā. Jo, tā kā ir gana daudz, kur varbūt, post faktum par to pateikt, hei, re, kur bija šādi, un, tā kā vai kaut kā, vai pazust un tā, bet... Jā, tev būtu grūti podkāstā katru nedēļu izlikties, ka tu tomēr skrieni. Jā, vai arī, tā varētu jau tā, aplinkus tā, tā kā pietušēt, bet... Jā. Bet droši vien jau kaut kādā brīdī tu saproti, ka to atklātību cilvēki ļoti novērtē. Bet, protams, tā kā tas tur arī kaut kādā ziņā ir mazliet jāizvērtē, kur tā atklātība robežojas ar tādu vienkārši, es pat nezinu, kā nosaukt, bet tādu vulgaritāti vai tādu... vienkārši aizskar citus, protams, ar to savu atklātību. Jā, vai tā kā bišķīt pafiltrēt, vai bišķīt tā kā pafiltrēt, tā kā, kur tā atklātība nerobežojas ar vienkārši tādu kaut kādu... prastumu vai kaut kādu, nezinu, klikbeitiem vai kaut ko tādu, tāds... Klikbeiti, runājot par to, kurš ir tavs populārākais Instagram posts? Šobrīd man liekas, ka cilvēki, es varu veikt sociālo eksperimentu, man liekas, cilvēkiem ārkārtīgi patīk sāpes, jo mans posts par to, ka es esmu uz kruķiem, ir absolūtais uzvarētājs šobrīd. Nekādi tur... Vieglietīgas savienības gada titula, nekas tāds tam nestāv blakus. Tāda treneri taku skriešanā un vispārējais saliek otrajā plānā šajā brīdī. Bet vispār kā tas ir, tiešām šī būs tev tāda lielākā skriešanas pauze, vai tev ir jau bijuši, un arī gaida tev ir meitiņa. Vai kāds bija tas posms, vai tu skrēji grūtniecības laikā? Tagad es uzdevu pārāk daudz jautājumus vienā. Labi, sākšu par tām pauzēm skriešanā. Par tām pauzēm es domāju, es ceru, ka šis savainojums būs man ilgākā pauze. Jo tik gara man nav bijusi, un es ceru, ka garāks vairs nebūs. Bet tā kā to visu redzēsim, kā tas viss notiek. Bet jā, būtībā līdz šim mans ilgākais pārtraukums no skriešanas bija pēc dzemdībām. Līdz dzemdībām tu diezgan ilgi skrēji. Es skrēju līdz dzemdību dienai. Tas arī ir ļoti interesants stāsts, jo es paliku stāvoklī un tā kā man nebija tādu uzstādījumu, cik ilgi es gribu skriet. Man bija tāda vēlme skriet tik ilgi, cik vien es jutīšos labi, jo tā kā tas ir kaut kas, ko es esmu darījusi gadiem un dienā. Tas nav kaut kas, ko tas nav arī sevi jūt. Jā, tas nav kaut kas, ko es tā kā vēlējos pārtraukt. Līdz ar to es tā kā skaidrs, es darīju mazāku un ar laikam ejot uz priekšu, mēderam augot aizvien mazāk un lēnāk, bet tā kā es darīju, turpināju skriet. Un beigās tiku līdz tam, ka es 12. augustā notika Stirnubukš Šlakenbekā. Es noskrēju tur Stirnubukā kaut kādu to vāveres distanci un noskrēju, tā notipināju. Un vakarā atbraucu mājās un pēc... Vai šis tās tiešām veiksies šādi? Vakarā atbraucu mājās, man nogāja ūdeņi un braucu uz dzemdībām. Episki. Un pāris minūtes pēc pusnakts bija klātā mana meita. Tas tiešām ir wow. Līdz ar to ir daži, kuri tā kā, sanāk viņā tehniski piedzima 13. augustā, bet ir gana daudzi, kuri... domā, ka tas 12. augusts, jo tas vieglāk palicis atmiņā ar to Stirnubuku. Līdz ar to, es skrēju līdz pašām beigām burtiski. Un pēc tam tad man bija kaut kāds, šeit kaut kādus 2,5 mēnešus iepauzēju, līdz es jūtos tā kā gatava atsākt. Šobrīd es domāju, ka man būs kaut kāds pusgads. Tā kā, tas pa tādiem pārtraukumiem. Daudz īstenībā māmiņas sāku skriet arī tieši pēc bērnu piedzimšanas. Jau ar ratiem, jo kaut kā jau apnīk tikai staigāt, vai gribās kaut kādu slodzīti sev, vai arī tavā trenējamo cilvēka lokā ir šādi cilvēki. Jā, man ir, un es teiktu, ka man ir tādā ziņā diezgan daudz arī sievietes, kuras pie manis vērsušās tieši tāpēc, ka viņas ir redzējuši, ka es to daru, un viņām tāds, hei, izrādās, ka var to darīt. Skaidrs, ka katra situācija ir unikāla un nevar pēc viena šablona visi darboties. Un, tur ir tik daudz nezināmie, bet, piemēram, man šobrīd arī ir audzēkne, kura palēnām tuvojas savam termiņam un joprojām viņa skrien un jūtas labi. Un, mēs, tas ir tāds nezināmais. Tajā brīdī, kad viņa paziņoja, ka ir stāvoklī un viņa teica, viņa ļoti gribētu turpināt trenēties. Es saku, es nezinu, kāds tas ceļš būs. Tas ir izdevies veiksmīgs. Skaidrs, citiem var būt citādāk, bet arī
man šķiet, ka tāda skriešana ir tiešām foršs veids, kā uzturēt sevi formā. Skaidrs, ka ir kaut kādi priekšnosacījumi, kas jāizpilda, teiksim, lai pēc dzemdībām varētu sākt skriet. Īpaši, ja teiksim, iepriekš tas nav darīts, tad ir gana daudz speciālisti, kur var palīdzēt novērtēt, vai ķermenis tam ir gatavs. Jo, lai cik forša būtu skriešana, skaidrs, ka tā ir triecienu slodze, un tas daudzos gadījumos tā kā ķermenis tam ir jānorūda un jāsagatavo kādiem spēka treniņiem, vingrošanu, un tā teikt jāizdara tas mājas darbs, lai tā skriešana būtu tiešām baudāma un patīkama, nevis radīt kaut kādas liekas problēmas. Bāzīte, jā. Un savā ziņā jau vispār cilvēki nonāk pie treneri, kā es pat pie tevis nonācu, es ļoti, ļoti stulbi pats skrēju, iedzīvojos traumās, un tā kā, viss tā kā pietiek būt loham. Un hei, čavanet. Un tur ir atkal kaut kādas, tādas svārstības tās iekšējās, vai ne, ka kaut kas nav, kaut kas ir, kaut kas trūkst, kaut ko gribās pamēģināt. Kas ir kaut kādi varbūt biežākie veidi, ko tu esi novērojis, kā vispār cilvēki nonāk pie skriešanas? Es teiktu, ka tas arī ir kaut kas, kur, izmantojot šo vārdu, ir kaut kādas svārstības. Tādā ziņā, ka man šķiet, ka pirms kaut kādiem gadiem, 5, 10, pārsvarā cilvēki pie trenera nonāca tad, kad viņi paši saviem spēkiem vairs nespēja progresēt. Tā kā tev ir kaut kādā ziņā tāda sajūta, ka tev ir jānopelna treneris. Tā kā tu jau skrien tā kā pats, bet redz, ja tu gribi kaut ko vēl un pats netiec galā, tad ir tā vieta, kur parādās bildē treneris. Jā. Tad es teiktu, ka šobrīd tas izteikti mainās uz to, ka man ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kur izvēlās ar treneri sākt skriet. Kuri, teiksim, nav skrējuši iepriekš vispār un, piemēram, vēršās pie manis, ka es vispār gribu sākt skriet. Ir droši vien pat gudrāk. Apzinātāk, jā. Jā. Un, teiksim, es teiktu, pirms kādiem gadiem 10, tādu situāciju nevarētu iedomāties. Jā. Kā tu domā, kāpēc tā? Droši vien kaut kā no mutē tās pieredzes nodod, vai caur sociālajiem tīkliem arī? Man šķiet, ka tas ir vispār tāds, varbūt, sabiedrībā kopumā, ka kaut kā izveidojies tas... Es domāju, tas nav tikai unikāls skriešanā. Es domāju, teiksim, arī treniņiem kā tādiem, bet arī kādām citām aktivitātēm, kur tu izvēlies ņemt kādu palīgā, kurš tev to ceļu parāda. Jā, un tur skriešana vienkārši paliek populārāk un populārāk, un tāpēc apjoms noteikti aug. Jā, tā kā tā ir noteikti tāda tendence, ko es ievēroju, ka aizvien vairāk cilvēki pievienojas skriešanai un treneru kaut kādām grupām, tādā ceļā pašā sākumā. Un, ja cilvēks sāk skriet ar skriešanas treneri, vai ir kaut kāds brīdis, kad viņš izlēma, man pietiek, tagad es tālāk pats? Kā ir starp tīri no tavas pieredzes novērojumi? Es teiktu, tas ir diezgan individuāli. Man šķiet, ka lielākais vairums, es teiktu, turpina ar treneri strādāt, kamēr vien cilvēks vēlas būt skriešanā, jo es teiktu, tas lielākais vairums man audzēkņu ir stabili, ilgadīgi, ka es paskatos mūsu kaut kādus treniņu failus, un tur ir gadiem ilga vēsture jau sakrājusies, un kaut kādos brīžos liekas, ka šis jau cilvēks tikko sāka, un pasies, mēs jau tur 2-3 gadus strādājam. Man liekas, ka Lēl tieši nesen tu arī vai man teici, ka kura jau tur tev tā nedēļa jāsūta? 80 kaut kāda nedēļa, bet es noteikti, jo es zinu arī, ka Andrim ir no 15. gada audzēkņu, un es pieļauju, ka tev ļoti līdzīgi, vai ne? Jā, tā kā ir cits, jā. Tāds, līdz ar to es domāju, ir daudzi, kuri, kamēr vien viņi skries, viņi to vēlēsies darīt, jo, ir tur, man pašai ir treneris, Andris mani trenē, un, līdz ar to es arī ļoti redzu to pievienoto vērtību tam, ka pirmkārt, tas pats vienkāršākais, man nav jādomā, ko es tajā nedēļā darīšu, man ir tas mentālais sloks nost, bet arī, man ir kāds, kurš ir, ar savu laiku un darbu ieguldījies manos treniņos. Pirmkārt, man ir atbildība tā cilvēka priekšā, un arī tas, ka man ir ar ko tos treniņus pārnāt, kaut kāds neitrālāks acu skats. Jā, viņš var redzēt to, ko tu neredzi. Tieši tā, jā, kaut kādā ziņā, tas, ko es, teiksim, kā tu tagad teici, vai ne, ka tā apavi būtu vintadā, tad, teiksim, tas ir, es esmu tas, tavā gadījumā, tas neitrālais skats no malas, bet, tikpat labi, Andris ir šajā gadījumā, teiksim, man tas, kas ierauga to, kur, teiksim, es esmu
varbūt kaut kur iesprūdus vai kaut kā, ka tāds, tas vēl viens skats. Bet būtībā man tā pieeja, tas, ko es gribētu, trenējot cilvēkus panākt, ka viņi saprot, kāpēc mēs kaut ko darām. Un, ka, teiksim, tas princips viņiem ir skaidrs, ka arī viņi paši varētu tikt galā. Un skaidrs, ka tā kā situācijas mainās, un ir cilvēki arī, kuri, teiksim, varbūt viņiem ir tā, ka viņi gatavojas kaut kādam konkrētam mērķim, un viņi zina, ka tā kā pēc tam viņi visdrīzāk pievērsīsies kaut kam citam. Bet, vai arī notiek pilnīgi otrādāk. Vai arī, jā, visādi gadās, jā, bet, teiksim, ir arī kaut kādi gadījumi, kuri, teiksim, iet tiešām konkrēti, teiksim, es gatavojos, tam gribu izdarīt, noskriet Rīga Valmiera. Un pēc tam, teiksim, visticamāk man tā skriešana neinteresēs, bet tāpat man tā vēlme ir iedot tam cilvēkam gana daudz tos rīkus, lai, pēc tam arī patstāvīgi darbojoties būtu skaidrs, kas būtu tāds saprātīgs, veselīgs, adekvāts, teiksim, treniņu process. Jo būtībā jau to visu pēc tam var pārnest arī jebkurā citā sporta veidā. Vai tā būtu riteņbraukšana vai kaut kas cits. Leldei mājās ir suns, bet viņš mums netraucē, neuztraucēs. Es vienkārši ieraudzīju skatienu. Šeit prom. Bet nē, viss kārtībā. Jā, mēs abas arī tagad trenējamies pie tevis, ar tevi, kā būtu pareizāk teikt. Ar tavā pavadībā. Un es nesenāk nokļuvu, jāsaka, pavisam svaigi, tagad 5. nedēļa sanāk, jo mēs trenējāmies. Gribas teikt, mēs? Tā, laikam, ir tā atšķirība. Nē, tā komandas sajūta, jā, ka tu neesi viens pats pamest, ka tu zini, ka būs kas atbalsta. Jā. Un, ja es esmu skrējusi līdz šim 2 gadus, tad šis ir 3. un 1, kurā man ir treneris atbalsts. Es teiktu, ka ir daudz mierīgāka sajūta, bet es pieļauju, ka tas viss mainīsies vēl. Tam būs arī varbūt vintedā gribēšanas. Tas man šķiet neizbēgami ir. Ielikt. Bet es varētu salīdzināt ar to, kāpēc es varbūt ieteiktu citiem izvēlēties treneri, ka tās iesācēja kļūdas droši vien ir pārsvarā pārcensties, pārspīlēt daudz ar tām distancēm un ātrumiem un skatīties varbūt uz pilnīgi citiem rādītājiem, uz kuriem varbūt būtu veselīgāk to darīt. Un es jūtu lielu atšķirību tajā, ka es nejūtos pēc tiem treniņiem tā kā ļoti nogurusi vai stresa. Jo ķermenim laikam ir mazāk stresa, ja ir tas pulss tomēr mierīgāks. Tā vajadzētu būt, jā. Jā, nav tāda zini, ne izdegšanas sajūta, bet tāda, pārguruma sajūta nav. Ir tāda, ka tu mierīgi vari pēc tam tiešām darīt vēl daudz ko citu tajā dienā. Jā, viennozīmīgi. Un vēl man šķiet kaut kāds ieguvums no skriešanas trenera, vismaz, piemēram, vērojot arī Leldes ceļu, takās, ka tu tik šķiet, tu tici viņai vairāk nekā viņa pati sev, ka viņa kaut ko var izdarīt. Ne? Tā nevarētu būt. Jo tad, kad tu pateici, ka tu skriesi Gauja trail 80 km, wow. Vai tu pati tam ticēji? Vai tev ir Anetes atbalsts palīdzēt tam nocēt? Vai tu netici tam vēl? Nē, es tam absolūti ticu. Bet tas, kur es patiešām nesapratu, kurš ir vairāk Delulu, es vai Anete, bija, ka ir oktobris, es skrienu kaut kādas pāris nedēļas, un mēs bijām skriešanas nometnē, un kur vasarā skriesim apkārt Mondlānam, 174 km, un es Anetei prasu, varu? Un no dienas, kad es sāku trenēties pie Anetes līdz dienai, kad mēs bijām Mondlānā, bija pagājis gads un 10 dienas. Un es apskrēju apkārt tos 174 km 5 dienās. Es pat izbaudīju, un es atceros, ka mēs gājām no baznīcas uz mašīnu. Un starp citu, tas bija tas mans mērķis, kur man likās, es noskriešu, un tad man vairāk nevajadzēs skriet, es pievērsīšos downhillam, tā kā all good. Un es esmu pilnīgā eiforijā, tā kā finišējusi, Šamonī, viss, un mēs ejam uz mašīnu no baznīcas. Un es pat neatceros, par ko mēs runājām, un es tā... Nē, man tā kā jāskrien, un tu saki, bet tu varētu jau pēc mēneša 70 km ultru noskriet. Un man tāds, let's go! Tāpēc, un tagad, kad es saprotu, ir pagājis jau mēneši, un visu laiku es esmu trenējusies, viss bijis labi, man liekas, tā kā padod tik. Jo es zinu, ka treneru vadībā to patiešām var izdarīt. Un pirms es vispār startēju tajā distancē,
man ilgākais, cik es biju, garākais, ko es biju noskrējis, bija 23 km, un lielākais reliefs bija Sigulda, kur es esmu bijusi. Un tas ir kaut kas, es pat nezinu, kā lai to izstāst. Tas ir wild. Jā. Es domāju, te man arī, man pirmkārt, man patīk ticēt cilvēkiem, ka viņi var izdarīt daudz vairāk, kā mums liekas, ka mēs varam. Un es arī esmu gana daudz redzējusi ar cik mazu ieguldījumu cilvēks spēj izdarīt milzīgas lietas. Līdz ar to. Jā. Kas notiktu, ja būtu liels ieguldījums? Tieši tā. Vēl domāt. Jā. Bet tu arī, tu kā treneris, tu esi cilvēkiem klāt ļoti dažādos dzīves posmos, un kaut kādā ziņā tur jau nāk iekšā arī psiholoģija, tur nāk iekšā viss kaut kas. Kā tev ir ar tādu robežu noturēšanu? Es tajā skriešanas dienas grāmatā neierakstu pa daudz. Jā, un tu no tevis neprasa arī pa daudz. Es teiktu, ka tas tāds ar svārstīgiem panākumiem, un noteikti kaut kas tāds, kur arī, kā es minēju par to, es spēju izteikties podkāstā atklātāk un godīgāk, ka tas ir kaut kas, kas ir ar laiku nācis, tad tāpat arī šajā aspektā, ka, es domāju, kā man tas ļoti patīk. Ja cilvēks nāk pie manis ar vispār uz risinājumiem tendēts cilvēks. Teiksim, arī šobrīd, ja es paskatos to savu savainojumu, man vislabāk es jūtos tajos brīžos, kad es varu kaut ko risināt, kaut ko darīt, man tāds sajūta, ka es kaut kā to varu ietekmēt. Un atkal ar tādu sēdēšanu un vienkārši ļaušanos un gaidīšanu man ir grūti. Līdz ar to, piemēram, arī ja ir audzēknis, kurš vēršās ar kaut kādu kur man kaut kas, nesanāk, vai es gribu kaut ko izdarīt, kur ir problēma, kas jāatrisina. Un kamēr tas viss ir plus mīnus skriešanas kontekstā, jo tas ir vienkārši. Bet ir kaut kādas situācijas, kur tas panāk ārpus tā. Un tad, es teiktu, visādi ir bijis. Ir kaut kādas reizes, kuras, cilvēks ar kaut ko dalās, kaut kādas attiecību pārdzīvojumi vai kaut kas, un tad tu domā, Zini, kā kaut kādos brīžos ir bijusi tā automātiskā reakcija, un mēģināt arī to varētu tikt atrisināt un kaut kā vērst par labu. Un droši vien jau tas arī, kā tās, treneru audzēkņu attiecības, jo bieži vien viņas arī pārveidojās uz kaut kādām, draudzīgām attiecībām. Vai kaut kā, un skaidrs, ka ir gana daudz audzēkņu, kurus es sauktu arī par ļoti labiem draugiem. Varbūt tur tās robežas ir daudz plūstošākas. Bet varbūt kaut kādos citos gadījumos tas tāds, tad tu domā, kā tur tā. Tu esi izšķīrusies no kāda audzēkņa? Tā, ka tas bijis tavs. Jā. Tā jau ir ļoti skaidra robeža. Jā. Bet tas vairāk bija tīri tāda, es redzēju, ka tam cilvēkam absolūti nav tāda atdeve, es uzrakstu plānu, un tur tiek izdarīts pilnīgi kaut kas cits, un nav komunikācija, ka es saprotu, ka man tas, ka man tas darbs vairāk sagādā zobu sāpes nekā kaut kādu gandarījumu, tad es saprotu, ka tas nav tas, kā es esmu gatava turpināt strādāt. Bet tādi gadījumi ir ārkārtīgi rēti. Biežāk ir, kad man pasaka, ka vairāk neturpinās, nevis, ka es kādam pasaku, ka nē. Cik vispār cītīgi ir cilvēki attiecībā uz tām atskaitēm un to treniņu plānu izpildu, un vai tas mainās ar laiku, ka sākumā varbūt ir. Es tagad jūtos pieņems, un tur, visu precīzi, bet vēl laiku, nekļūst jau tas tā, otrajā plāniņā. Jā, visādi. Jau arī tāds, ka, skaidrs, ka viens izmērs nedara visiem. Līdz ar to tad, es cenšos ar katru atrast kaut kādu formātu, kurā es pie tās administratīvās saites varu tikt. Jā. Jo būtībā tas, ko cilvēks man pasaka vai uzraksta par to, kā viņš treniņos ir jūties, ir ārkārtīgi svarīgi. Jo, es varu ieiet, redzēt tajā pašā Stravā vai Garminā vai kaut kur citur, ko cilvēks izmanto, es varu redzēt, ko viņš ir noskrējis, kurā dienā, kādā ātrumā, kādā pulsā. Tos visus datus var redzēt. Skaidrs, ka bez tiem arī nevarētu strādāt, bet ja man nav klāt kaut kāds komentārs par to, kā ir tajā dienā jūties vai kas varbūt notiek dzīvē, jo mēs tikko runājam par tām robežām, ka kaut kādas tās ikdienas lietas ienāk treniņos, bet kaut kādā zināmā mērā tas ir būtiski. Jo, piemēram, cilvēkam ir kaut kāda,
šķiršanās, vai, teiksim, piedzimst bērns ģimenē, vai kaut kāda darba maiņa, vai kaut kādi komandējumi, vai kaut kas tāds. Un tā kā tas jau viss uz to treniņu slodzi atsaucās. Līdz ar to ir svarīgi izveidot tās cilvēciskās attiecības tādas, ka tas audzēknis ir gatavs man uzticēt šādas lietas, kas palīdzēs pielāgot to treniņu plānu, bet te droši vien tā kā abām pusēm ir jāsaprot, jāatrod tas balans, kur ir kur tā kā ir pa daudz un kur tā kā ir pa maz. Es tagad domāju, mēs būsim sareklamējuši Anitu kā skriešanas treneri, bet supervaroņos ir vēl kāds. Supervaroņos ir vietas, jā, tā kā pie maniem kolēģiem var atrast vietas un var trenēties. Un var iet uz kopskrējieniem, jā. Tagad ir tie laiki, kad notiek. Šobrīd vēl mums svētdienās ir kopskrējieni. Droši vien tad vasarā ieskrienoties sacensību sezonā mēs tos iepauzēsim, bet rudenī tie droši vien kaut kādā oktobrī, novembrī atkal atsāksies. Šodien mēs darījām tā, ka mums ir vienu svētdienu 2 stundu skrējiens Grīziņkalnā, vienu svētdienu 2 stundu skrējiens no Pārdaugavas, un tad vienu nedēļu mēs braucam uz Siguldu. Tā mēs tā kā rotējam. Vēl var trešdienās pievienoties uz vingrošanu klātienē, lai Aldi var noreklamēt, bet tur arī ar tām vietām, tā kā... Tā ir tieši skrējējiem arī piemērot vingrošanu. Drīzāk, jā, bet es teiktu tāda, vairāk ar skrējēju fokus, bet principā visam ķermenim tāda, un, protams, var man tāpat rakstīt un sazināties, un tā kā es ar prieku palīdzēšu ar kādiem padomiem, pat ja nevaru paņemt savu audzēkņu pulkā, un... Es vienmēr jau kaut kāda izņēmuma kaut kur atrodas. Ja ar kādu ir ļoti pa ceļam un tu jūt, ka tur būs tiešām magic, tad jau tādiem cilvēkiem nepateiks. Ne. Es esmu manījis arī tev vāveru rītus, tas ir kaut kas cits. Tas nav supervaroņu, bet tas ir tāds, ko es esmu, varētu teikt, pārņēmusi no Andras sievas, kur, kad viņa palika saulīta, viņa tā kā nodeva to stafeti man vāveru rītiem, un tie tādi būtībā skrējieni piekdienu rītos, 6 no rīta. Jā, ļoti agri. Var paspēt pirms darba. Mēs tiekamies uz Barona un Brīvības ielas krustojuma, tur pie kafijas namiņa, un katru piekdienu izskrienām apmēram 9 km aplīt, 6 minūšu kilometru tempā tādā. Kādreiz es teiktu, ka tas bija lēns skriešanas temps. Šobrīd, skatoties uz to, kā cilvēks vien, es teiktu, tas jau ir diezgan normāls skriešanas ātrums. Tā kā... Bet tas vienalga tāds ļarkstēšanas temps, vai ne? Jā, tur ir sarunas, un tur... šobrīd tas plāns ir tāds, ka es turpinu likt viņiem maršrutus, un viss notiek bez manis, bet ar manu līdzdalību vismaz maršrutu izstrādē, un parasti arī mēģinam izdomāt kaut kādu interesantu vietu, kur aizskriet kaut kā tematiski ar notikumiem notiek. Ielas vai ēkas, kas kurā nedēļa aktuāli. Jā, piemēram... Es redzēts. Jā, piemēram, tā kā es šajā piekdienā būšu... klīnikā, tad es uzliku maršrutu, lai viņi noskrien gar mani. Ļoti labi. tā kaut kā mēs tur tā domājam, interesanti. Tā kā uz tiem droši var pievienoties, tie ir bezmaksas atvērti ikvienam, kuri gatavi un spējīgi piekdienas rītā piecelties. Vai tu atceries savu pirmo kopskrējienu, kurā tu aizgāji, varbūt tu jau viņu, tad visticamāk tu jau organizēji, viņi nevis vienkārši aizgāji? Tā kā no supervaroņu kopskrējienu vai vispār? Nē, es domāju... Tas īstenībā labs jautājums, jo šobrīd arī vēl ir tāds portāls VSK Noskrien LV, ko veidoja Signis Vāveru, un tad, kad es sāku skriet, tad es teiktu, tas bija viņam tāds zelta laiks, kad tur bija, tur visa tāda skriešanas dzīve Latvijā notika. Un tur bija ārkārtīgi daudz dažādi koptreniņi, un cilvēki fórumos dalījās ar informāciju un rakstīja bloga rakstus par to, kā viņam gājas sacensībās vai kādos skrējienos, un tāda, ritīgi tāda komūna. Jā. Un man šķiet, ka mans pirmais kopskrējiens varētu būt bijis, ja nemaldos, tas varētu būt bijis trešdienas vakars pie Imanta. Tik precīzi atceries. Man šķiet, ka viņi notika trešdienas vakaros. Un Imanta, tur, kur tas pārvads pāri sliedēm uz Imantu, un tur apakšā uz dzelzceļa tramvaja sliedēm, tur bija tikšanās vieta 2 plākšņiem. Tātad lēniem 2 plākšņiem. Tas varētu būt bijis mans pirmais. Jo es kādreiz, tajā laikā es dzīvoju Pārdaugavā, tad sākāt attiecīgi tos Pārdaugavas skrējienus
izvēlējos kā savējos. Tā kā tas varētu būt bijis mans pirmais. Es vienkārši iedomājos, ka tādam skrējējam, kas varbūt tagad nesen sācis skriet, ir nedaudz bail varbūt pievienoties kaut kur, jo varbūt viņš domā, ka viņš netiks līdzi vai tur nepazīs nevienu, kā mēs varētu iedrošināt. Jo man tāda sajūta ir bijusi, tā kā pirms kaut kāda kopskrējiena, kur es esmu aizgājis, ka man liekas, netikšu līdzi vispār tur. Jā, ir visāds barjeras. Bet, kad tu aizēji un tu paskrien, tad beigās ir tiešām tik forši sajūta, ka izrādās viss ir draudzīgi, plus mīnus, un ir tāds, kāpēc to nedara biežāk, no otras puses. Lai ir tas sociālais aspekts arī skriešanā dienas beigās. Jā, man liekas, ka jau arī ļoti daudz parādās šādas iespējas kaut kur kopīgi skriet, un tepat Rīgā ir daudz variantu, bet arī, es zinu, Valmierā mums ir supervaronis Artūrs Kažmers, kurš taisa, teiksim, pirmdienās kopskrējienus. Siguldā ir pirmdiena vesela, es arī teiktu, ka tā ir, tā kā jau kā reliģija. Un es zinu, ka Tukumā notiek kopskrējieni un arī citās pilsētās, līdz ar to, un ja, piemēram, kāds saprot, ka, hei, manā pilsētā nav, tad varbūt tā ir iespēja uztaisīt un savākt tos domu biedrus, jo, būtībā, jo galu galā to mehānismu uztaisot gana tādu, ka cilvēki pavalkās, viņš jau pēc tam pats sevi uztur, teiksim, kā šobrīd es redzu ar tiem vāverītiem, ka, visticamāk tādā pārredzamā nākotnē es tur nebūšu, bet tāpat viss notiks un cilvēki turpinās skriet un... Jo tā kopā būšana ir baigi svarīgais aspekts. Ļoti svarīgi. Jo mēs esam tādā individuālā sportā, kur, būtībā, tu esi pats ar sevi, un tas saskarsmes punkts ir forši vai tādos kopskrējienos, vai kaut vai tajās pašās sacensībās, ka tas, tās sacensības ir viens, bet tas burziņš pirms un pēc, tas iedod tam visam to baudījumu. Un es domāju, arī šobrīd, teiksim, tu esi tajā Gājutrēl ieskrien takās projektā, ka arī tas, ka ir tie pārējie tur, arī iedod tam pavisam citu sajūtu. Jā, protams, ir sajūta kaut kāda piederības, jā. Ja kas ir atbalsts, vai citi iet līdzīgi, kaut kam līdzīgam cauri. Un, aicinam piedalīties arī šajā skrējienā. Mēs tur būsim. Lelde būs tur ultrā. Es tā bišķi mazāk, jo tas ir arī tas, kas tā kā biedē. Bet, varam ieteikt arī tavu podkāstu, kur ir epizodi konkrēti tieši kā gatavoties šim skrējienam, un tur ir daudz padomu. Un kā varbūt nevajag tik ļoti baidīties no tiem Latvijas kalniem, jā. Varbūt tādam kontekstam, tad tas skrējiens, par ko mēs te runājam, tas ir Gājutrēl by UTMB, kas notiks 1.–2. augustā Cēsīs un arī Līgatnē Siguldā, un ar ko šis ir nozīmīgs, ka tas ir pirmais UTMB pasaules tūris posms Latvijā. Un arī Baltijā, jo tuvāk, un pat nav Polijā. Tuvākais ir Zviedrijā, tā kā šis īstenībā ir tāds diezgan big deal arī tādā starptautiskā mērogā. Jā, man daudz cilvēku par to tagad vaicā, redzot, ka es tam trenējos, kas tas ir, un tad es arī mēģinu paskaidrot, jo saprotu, ka tiešām starptautiski nozīmīgs pasākums. Jā. Tā kā mums ir iespēja tur pabūt, nekur nebraucot, cik tur aizbraukt no Rīgas, vai ne? Jā, bet, taku skrējiens. Jā. Es gribēju vēl vaicāt par tiem skrējējiem, kas varbūt ir tie, kurus tu trenē. Vai tu esi manījusi, ka tā skriešana pārņem ikdienu tik ļoti, ka cilvēks tiešām arī maina to savu dzīvesveidu beigās, pieņemsim to darba veidu, jo grib sportot normālos laikos un kaut kā pakārtot, sabalansēt to ikdienu tā citādāk? Es teiktu, ka noteikti ir daži tādi, kuri aizdomājās varbūt pat... Varbūt tādā pat globālākā vienkārši, kādā ritmā viņi ir nokļuvuši, un cik daudz tas no viņiem paņem, un cik daudz vai maz laika paliek kaut kam citam. Un skaidrs, ka ir, ir daļa, kuriem, teiksim, kaut kādu savā ziņā gandarījumu dod tas, ka viņi tajā darbā ir un tur sevi realizē un pilnveido. Un, tad reizēm ir tā, ka cilvēks varbūt saka, ka grib, bet darbi parāda kaut ko citu, bet ir arī, es teiktu, gana daudz tādi, kuri saprotot, ja viņa, teiksim, tās pamatlietas sakārtot, teiksim, tādu miegu, kaut kādu atpūtu, sabalansē to darbu, ikdienu un atrod gana daudz laika fiziskām aktivitātēm, viņi saprot, hei, es īstenībā varu
performēt un paveikt daudz vairāk, jo es pēkšņi man ir enerģija, pēkšņi es jūtos, tā kā es esmu spēcīgāks, es varu izdarīt. Gan jau arī kāds domas procesē skriešanas laikā. Galu galā. Kas tad ir tas, kāpēc cilvēks sāk skriet? Nu labi, varbūt tam kādam tā ir tiešām fiziskā forma, bet tas vienā brīdī tāpat ir mentāli. Vai ar to sāk vēl esam nokļūst? Jā, viennozīmīgi. Un es arī šobrīd ļoti jūtu, ka, teiksim, man pašai man vairāk pietrūkst vienkārši tā būšana kustībā, lai es varētu tās, tā kā to mieru iegūt. Jā. Teiksim, tas kaut kāds, ka tur nebūs kaut kādas sacensības vai kaut kādi sasniegumi, tas ir, tā otršķirīgi tajā visā. Tev vēl process ir priekšā, un noteikti būs vēl atziņas par šo visu. Jā, un te noteikti arī vietā iestarpinājums. Tu esi apsolījis par šo dalīties Supervaroņu podkāstā un arī jūsu vēstkopā. Tā kā, ja kāds grib tam sekot līdzi, tad tā ir tā vieta, kur reāli laikā var uzzināt, kā tev sokās. Jā, es esmu apņēmusies reizi nedēļā ar to padalīties. Un, protams, arī savos personīgajos kanālos, jo man daudz ir teikuši, tā kā filmē, bildē visu, ko var, jo, būs doķeni. Redzēs, varbūt kāds piesakās uztaisīt. Goal 3 vai tas tur. Tad ir ļoti ātri mums jāsamanedžē, jo, tā kā rītdien, zin kā, operācija. Vai tā kā. Tu sāc tur filmēt, un tad, ja kas, tad ieliksim tā. Bet, tas traumas ir daļa no tā. Nē, tas ir, un kaut kādā ziņā tas ir, te arī man gribētos kliedēt tādu, varbūt, priekšstatu, ka tas, ka cilvēks trenēsies ar treneri, nenozīmē, ka savainojumi nebūs. Jā. Jo ir gana daudz situācijas, kur treneris var teikt, ka nedari tā, tas beigsies slikti, un cilvēkam tāpat gribēsies uzkāpt uz tā sava grābekļa, nevis skatīties uz to, kā citi to ir darījuši, un pārbaudīt, ka tiešām ka tas ir grābeklis, nevis ceļš uz ātriem panākumiem. Kas visbiežāk ir kaut kāds, varētu teikt, tāds sākuma entuziasms, ka gribas izdarīt vairāk, ātrāk, tā kā kaut kā ļoti strauji progresēt pat distancēm uz priekšu un tā tālāk. Bet tas otrs aspekts ir, ka vienkārši, teiksim, kā manā gadījumā, ka tas ir absolūts nelaimes gadījums. Kur vienkārši lietas notiek un ar to jārēķinās un kaut kādā ziņā, tas risks vienmēr ir. Īpaši, teiksim, no tādā asfalta iekāpjot takās, kur tāds nelīdzens segums, neparedzama apstākļi, tur tie riski parādās, bet es teiktu, es ar to rēķinos, un šoreiz sanāca neveiksmīgāk, kā varbūt cerēts, bet kaut kādā ziņā šādas situācijas gadīsies, un tā izbeigt nevar, un treneris nav tāda absolūta garantija, ka nekad nekas nenotiks. Jā. Šobrīd ir, nevis šobrīd, vispār ir tāds teiciens, ka nevajag likt visus solis vienā groziņā, un tagad es domāju, tev tā skriešana, tev ir divi veidi. Viens ir tu trenē, un otrs tu pati skrien. Tad sanāk, ka, ja tu pati tagad nevari, tad tu vismaz vari trenēt citus. Bet kā būtu, ja skriešana vispār, pēkšņi mēs izdzēšam no pasaules šādu aktivitāti? Kas paliek tev un ko tu dari tajā brīdī? Man liekas, ka es jau šobrīd esmu pa to freelance pasauli tik daudz visādas prasmes apguvusi, ka es varētu visu kaut ko darīt. Es domāju, es varētu kaut vai uz to pašu klientu apkalpošanu doties atpakaļ. Es varētu savu zviedru valodu atsvaidzināt un noteikti izmantot. Es varētu, tos pašus video es esmu taisījusi gana daudz, vai kaut kādus podkāstus, tā kā varētu tādā jomā fotografēšanu un kaut vai tas tā vienkārši, rakstīšana un kaut kāds... Es domāju, es nepazustu. Tādā ziņā tāds, varbūt, ja kaut kad sākuma daļā bija tāda, varbūt sajūta, ka, piemēram, neviens pie manis negribēs trenēties, tad ko es darīšu. Tad šobrīd nav tādas, baila par to, ka, ja kaut kas absolūti nobrūk, es nezinātu, kur likties. Jā, ka tas ir vienīgais, ko tu proti. Jo, tā kā tās prasmes šāds te režīms absolūti iemāca apgūt. Un tad no otras puses šo vai to elites skrējēji vai treneri? Oi. Nevar abus. Tu zini šo vai to noteikums. Droši vien,
Droši vien šobrīd man tomēr tas elites skrējējs vēl ir sirdī tuvāks. Es domāju, šajā vecuma posmā vēl tas ir tāds, kas, tvarams, tāpat laikā tas ir ar tādu zvaigznīti, ka, es domāju, tā realistiski apskatoties uz savām iespējām, teiksim, ja es tā elites pasaules līmenī raugos, ka dzīvojot Latvijā ar mūsu to apvidu, ka mums nav nekādi Alpi un kaut kas tāds, un ja es attiecīgi neesmu gatava pārvākties kaut kur citur, un arī neesmu gatava no tā sava trenera darba atkāpties, un tā kā, tiešām visas olas likt tajā elites sportista kategorijā, un arī es nedomāju, ka man ir tādas fantastiskas fizioloģiskas dotības, lai es tā kā varētu būt, tā kā tur absolūtajā spicē. Tas tādu atkāpīti, bet tas man tā kaut kā šobrīd vēl sirsniņai tuvāk. Bet tas droši vien arī daudziem ir liels lēmums, vai par ko viņi svārstās, ja tu skrien labi, un tie rezultāti ir arvien labāki, kurā brīdī tu kļūsti par, tā teikt, elites skrējēju, profesionālu skrējēju, kurš arī saņem ienākums par to, cik tas ir realistiski Latvijā un cik varbūt šie cilvēki saskatāmi uz 2 roku pirkstiem vai vairāk. Es teiktu, ka Latvijā nav tādu. Teiksim, tā skriešanā, es teiktu, ka mums nav, teiksim, ja kritērijs ir, ka ir kādam tā kā līgums, un cilvēkam maksā par to, ka viņš ir sportists, es teiktu, ka Latvijā tādu nav šobrīd. Un te jau lielā mērā tas, tā vide, mazs tirgus, tādiem lielajiem spēlētājiem, tas ir, ir gana daudzi citi, teiksim, angliski runājošā tirgus, kuriem daudz vairāk tas nezinu, kaut vai sakotāju pulks, jo nevar noliegt, ka tas, kāda tev ir ietekmē sociālos tīklos, arī ir liels faktors. Un tas loks, ko mēs varam šeit Latvijā nosekt pret kādu, kurš, teiksim, pārstāv kaut kādu angļu valodu vai spāņu valodu vai tādu tirgu, un ir pavisam cits. Un tāpat laikā ar visu to, ka mums tomēr ir tie sportisti tādi, kuriem ir arī darbi, mums ir labi panākumi. Jā. Un nevienam tas ir izmabēk fantastiski. Jā, tas viennozīmīgi. Un ir tāds lielais balansēšanas darbs, un cik daudz ir gatavi to skriešanu nolikt augstā vietā, neskatoties to, ka ir vēl ļoti daudz pienākumu. Un arī tie cilvēki, kuriem ir šie panākumi, arī viņiem ir ģimenes daudziem un mazi bērni. Un tas vienmēr ir tāds, pa kuru laiku viņš tās stundas atrod un skrien. Un, noteikti katrai ģimenei savs stāsts apakšā. Jā, jo man tādā ziņā liekas, ka man jau vēl ir, tā klausoties, kā, teiksim, citi, kā menedžē treniņus un visu pārējo, man liekas, man jau vēl ir samērā vienkārši, jo es, tā kā pati plānoju savu laiku, es būtībā skrienu pa diennakts gaišo laiku arī ziemā, un man nav jāsabalansē 9-5 darbs vēl ar treniņiem un visu pārējo, un tad, teiksim, bet tie, kuri tad ar augstā līmenī ar tādu darbu, un tad man tiešām cepur nost. Jā. Tie ir tie, kas skrien 5 no rīta. Jā. Un vienmēr kaut kas cieš, vai tā ir sociālā dzīve, vai tā ir ģimene, vai tas ir miegs, vai tas ir, bet vienmēr kaut kas cietīs. Ar to jārēķinās, ka visu mēs nevaram paspēt. Tā kā kaut kādā ziņā kaut kādi kompromisi ir jāizdara, un arī ir, ir gana daudz lietas, no kā es esmu atteikusies un nolikusi malā, lai vienkārši varētu tik daudz laika veltīt tām prioritātēm, kas man šobrīd ir dzīvē. Kas ir tās lietas? Es teiktu, primāri kaut kādi citi hobiji. Un kaut kādos aspektos, es teiktu, kaut kāda sociālā dzīve ārpus skriešanas. Jo tas, kas notiek, kur var, teiksim, skriešanā satikties, tas ir vienkārši, tas ir dabiski, un uz to arī uz to vieglāk velk. Bet, tāds, kas būtu ārpus skriešanas, tas bija šobrīd nolikts malā. Jā. Paši to. Divreiz jāpadomā. Un īpaši, es esmu arī pamanījis to, ka tu zini, ka tev svētdienas ir tās garās skriešanas dienas, tev negribas sestdienas vakarā iet uz ballīti. Tas ir kļuvis daudz svarīgāk, tas miegs un viss. Man, starp citu, jo man arī draugi diezgan paši to, un arī no skriešanas komunas, man tad ir ļoti tuvi draugi no tiem pašiem supervaroņiem, kas atkal, tur tam, protams, ir otra puse, bet tad man ir daži draugi, kuri man atsūta ielūgumu, piemēram, uz jubileju un raksta, ieliec treniņu plānā, ka tagad būs brīvdiena. Jo viņi jau ir dzirdējuši to, ka nebūs. Un tā ir tā ēnas puse, ko atkal neredz tajās stravās, ko neredz tajos Instagramos, ka īstenībā ir pat kaut kādas draudzības, kas beidzās. Jā. Varbūt izveidojas jaunas. Tieši tā, no tādu aktīvāku cilvēku. Un tagad man arī gribas teikt, ka
varbūt, teiksim, ir kaut kāda, ir jāizdara izvēle, vai gadījumā nav, vai teiksim, varbūt drīzāk jāizvērtē, vai nav tā, ka tas sports, vienalga skriešana vai jebkas cits, vai kāds cits hobijs, vai tas atkal nav tāds kaut kāds mehānisms, lai tā kā izvairītos no kaut kā. Ka vienkārši pazaudēt sevi tajā tik ļoti, ka tas ir foršs attaisnojums, ka es nevaru, jo... Jā. Tur tas tā kā, kaut kādā ziņā samērot to, tā kā, kur ir tā kā pa daudz. Jā, jo tas pats par skriešanu, priekšstats, ka cilvēki skrien, jo viņi bēg no sevis. Es nopietni kādreiz tā tiešām domāju, pirms es pats skrēju, mans bijušais vīrs sāk skriet. Un man liekas, viņš tiešām liekas, ka viņš bēg no sevis. Un es vispār nespētu skriešanu, man liekas, kā var gribēt vispār kaut ko tādu darīt. Bet, te es esmu un saprotu, ka īstenībā tas brīdis, ka tu vispār nevari no sevis aizbēgt. Tikai vismazāk, jo tavas domas ir tavā galvā un tu viņas ņem līdzi savā skrējienā. Pat, ja tu ieliec podkāstu ausiņās vai mūziku, ja tev kaut kas galvā notiek, tu no tā neaizbēgs tajā brīdī. Man liekas, mēs arī esam diezgan nopaļojušies. Man liekas, mums arī ir kaut kas plus-mínus stunda, ne? Jā. Varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu gribi pateikt, ko mēs vēl neesam pajautājuši. Turiet īkšķus. Absolūti. Absolūti. Jā. Kā mēs varam atbalstīt tevi šajā traumas periodā, nenodarot tev pāri ar kaut kādiem ieteikumiem? Kā es Supervaroņu podkāstā teicu, ka lūdzu nerakstiet, ka šī ir zīme no visuma, ka man vajadzēja atpūsties. tas nav šobrīd gaidīts, bet droši var sūtīt jebkādas atbalsta ziņas un, pieteikties palīgos vai kaut kā tā, bet tas gan nebija mans plakāts, bet tas man ļoti patika, ka Stirumkā bija tas noskrēja vienu buciņu pa mani. Un varbūt, teiksim, kādam šis, varbūt es ceru, kādu samotivēs iziet ārā. Ja neskriet, kaut vai pastaigā. Vai tagad pavasaris, paņemiet, skrituļslides, ričuku, jebko, tā kā aiziet, pakustēties par mani, kamēr es nevaru. Un vispār arī par citiem, kuri nevar būt kustībā, bet gribētu būt. Jā, un kas zina, varbūt jums tas tik ļoti iepatiksies, ka jūs vienkārši sāksiet to darīt regulāri un beigās kļūsiet fiziski aktīvāki, priecīgāki un visādi tā. Tā kā man šeit kustībā būtu forši un nav arī tā, ka es gulēšu divānā. Gan daudz lietas var darīt arī ar operētu kāju. Kļūsi radošu. Jā. Ticu. Un tieši tā kustība ir privilēģija dienas beigās daudziem, tā kā esiet kustībā. Jā. Ļoti forši esam salikuši sarunu kopā. Es mēģināšu atcerēties visu kaut kādas lietas, par ko mēs esam runājuši, linkus salikt Spotify apakšā, lai kaut ko var arī paklikšķināt un apstīties, kas ir Supervaroņi, kas ir Gauja Trail by UTMB, kas ir vēl citas lietas, ko pieminējām. Tā kaut kā tiekās takās un ne tikai. Jā, tiekās un atskaitēs skriešanas. Jā, paldies!